Sveicināti! Šodien mēs meistarosim šādas puķītes. Tamborēsim kopā. Mums ir vienu gaisa cilpiņu. Tagad tamborēsim pīnīti no 33 gaisa cilpiņām. Jūs varat mazāk vai vairāk, bet paraudziņā man ir 33. Iztamborēšu 33 garu. Tagad mēs pagriezīsimies, tamborēsim pirmo rindu. Atskaitam 1, 2, 3 un trešajā ar uzmetumu stabiņš būs un tamborējam vienu stabiņu. Tagad viena gaisa cilpiņa un atkal ar uzmetumu turpat, kur pirmo tamborējam stabiņu ar uzmetumu. Tālāk ir gaisa cilpiņa, tamborējam. Jā. Tad ar uzmetumu stabiņš, pirmo nē, bet nākamajā, otrajā un to pašu stabiņš, gaisa cilpiņa, stabiņš. Atkal gaisa cilpiņa, otrajā un tā tamborējam līdz galam. Pirmo rindu esam notamborējuši, tagad tamborēsim otro rindu. 2 gaisa cilpas, pagriežamies, tajā, kur ir 2, tur tamborēsim stabiņu ar uzmetumu, 2 gaisa cilpiņas starp viņām un atkal 2 stabiņi turpat ar uzmetumu. 1 un 2. Gaisa cilpiņa. Nākamajā tagad to pašu izdaram. 2 stabiņi ar uzmetumu. Jā, tas ir tagad 1 stabiņš. Tagad otru stabiņu. 2 gaisa cilpiņas un atkal 2 stabiņi turpat. Tā tamborējam līdz galam. Esam notamborējuši otro rindu līdz galam, tagad tamborēsim trešo rindu. Tad mums ir 2 gaisa cilpas un pagriežamies atpakaļ. Tagad te ir jātamborē 9 stabiņi ar uzmetumu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Un nobeidzam ar īso stabiņu tāliņā. Tālāk jātamborē 10. Pirmajam sanāca, ka 9, tāpēc, ka tās divas gaisa cilpiņas mēs uzskatām par vienu valdziņu. Un tā līdz galam tamborējam katrā 10 stabiņus ar uzmetumu. Esam gandrīz pabeiguši puķīti. Notamborējam līdz galam, mums jāsanāk tāda virtenīte. Tagad ņemam un pirpinam, tinam un sanāk mums puķīte. Vēnītēm sakārtojam, kā mums patīk. Un sanāk mums, kā jau teicu, lapiņu skaitu jūs varat tamborēt, kā cik jums patīk, daudz vajag vai maz. Tagad to visu mums ir jānostiprina, sašujot. Ievaram diegu adatā un šujam. Es savas puķītes pielietoju uz cepurītēm. Pūkainā kadzīja, viducītī pērlītes. Vasaras cepurīte. Ar puķīti, pērlīte sakal. Puķīte gaiša, puķīte viducīti stumšs. Paldies jums par uzmanību! Tiksimies citreiz!